Labvakar, meitenes, labvakar, mūsu šī vakara viesi, sveicināts jaunajā gadā. Un, protams, ka daudz laimes jaunajā gadā visiem tiem, kas mūs skatīsies, arī ierakstā viennozīmīgi, lai šis ir brīnišķīgs gads, lai piepildās sapņi, lai piepildās mērķi. Un kā jau jūs redzat pēc mūsu šī vakara uzraksta, tād viens no mūsu mērķiem, man liekas, tas ir mūžīgs un nemainīgs meiteņu un sieviešu mērķis, būt slaidai, atgriezties skaistās savās labākajās formās. Nu, lūk, un ja mēs runājam par slaidumu, tad mēs ļoti bieži atkārtojam šo te Cervantes teicienu, grēks, ja sieviete izskatās mazāk skaista nekā viņa varētu izskatīties. Un tad šovakar tieši par to arī būs runa. Un par to runāšu es, Inese Kovaļovis, esmu veselīga dzīvesveida konsultante, mana kolēģe Dacīte Dmitrieva, arī veselīga dzīvesveida konsultante, un arī veselīga dzīvesveida konsultante Agnese Lemiševska, kas ir arī vecmāte, tātad mediķis, 5 bērnu māmiņa, fantastiska mamma, 5 brīnišķīgiem bērniem. Un, Agnes, es nekavēšu laiku, tev vārds, jo tu mums esi speciāliste, eksperte arī slaiduma jautājumos. Paldies, jā, eksperte, kas izdarījusi eksperimentus uz sevi mūža garumā, līdz 30 gadiem neko nav darījusi, tad 10 gadus kaut ko mēģinājusi darīt un beidzot nonākusi līdz tam, kā būtu pareizi darīt, un labāk vēlāk kā nekad, jo mūsdienu lielākā problēma ir, ka mums liekas, ka mēs tā kā varam ēst visu, un lielākai daļai, kā arī man ilgi bija tāda atžgārda domāšana, ka tas nav godīgi, ka tiem tievajiem neiet labumā, bet man iet, bet patiesībā jau būtu jādomā no otra gala, un tādā ziņā varbūt pat tie, kam ir noslēdz uz apaļumu, ir privileģētākā stāvoklī, jo viņi ir spiesti cīnīties ar to svaru un līdz ar to veselības problēmām, bet tie, kas ir tievi, bieži vien var atļauties ēst, ko viņi grib, bet tas nemaina to, ka viņi bojā savu veselību ar to, kas šobrīd ir pārsvarā mūsu ēdienkartē, un tātad normāli viņai vajadzētu būt tā, kā mēs ēdām savā bērnībā, kad pamatā ir normāls uzturs, putras, sautējumi, zupas, kāda rupmaizes šķēle ar biespienu, normāls parasts ēdiens un našķi ir brīvdienām. Diemžēl mūsdienās lielākai daļai no mums arī ikdienas galds izskatās tā kā svētku galds, un īpaši tagad Covida laikā un pēc svētkiem ir pārāk stipri par maz kustību un pārāk daudz to našķu, un pie tam diezgan daudz, kas no pārtikas šobrīd ir tāds, kurš arī ir grūtāk mums attīrīt organismu, kas tur tā labi iedzīvojās un uzkrājās mūsu tauciņos. Jo, ja mēs padomājam, kā vecos laikos cilvēki visu dienu strādāja un ēd diezgan trūcīgas tās ēdienreizes bija, mūsdienās mēs praktiski visi dzīvojam tā kā aristokrāti, un bieži vien tas jautājums ir sievietēm lielākā problēma, liekas, es jau ēdu tāpat kā parasti, kāpēc man pēkšņi nāk svars klāt? Vecā labā patiesība, ar katru 10 gadi, ar katru gadu mūsu vielmaiņa kļūst putrāka. Jaunībā mēs varam ēst, ko mēs gribam, un tur 2 dienas spaies drusciņi mazāk, mums ir -5 kilogrami, tad ar katru gadu tas kļūst aizvien grūtāk, un ja mēs ēdam tikpat, tieši tā mums svars nāk klāt. Tad mums ir jāsāk ēst mazāk un jāsāk uztēties vairāk. Ja? Un tad, droši vien kāds varētu uzdot jautājumu, ko viņa te māca, pati nav nekāda tievā. Bet, protams, ka mums visām ir kādi brīži, kas var būt saslimšana, kas var būt tiešām vielmaiņas problēmas, kas ir pēc mazulīša, kā man, kad vielmaiņa kādu laiku ir putrāka, un tad tā lielākā problēma ir, ka bieži gribās, lai rezultāts ir ļoti ātrs, un tad bišķiņi pamēģinam, nesenāk, tad jau nav jēga, un tad ēd, ko grib, bet tas agrāk vai vēlāk noved pie tā, ka ir nopietna saslimšana, un jo mēs ilgāk tā kā, krājam to lieko, jo ar katru gadu nāk vēl kāds kilograms klāt, jo grūtāk ir no viņiem atbrīvoties. Un, tā mana recepte šobrīd ir tāda, ka
ir jābruņojas ar pacietību. Es negribētu arī tā, ka tagad nomest 2 mēnešos 20 kg un tad āda velkas pakaļ. Tātad saprot, ka tas ir gada vai pat 2 pasākums lēnā garā ar kustībām. Man liekas, es jau tā vingroju, tur bērniem pakaļ skrienu, skatos, ko es ēdu, un tas rezultāts nav tāds, kā es gribētu. Tas nozīmē, ka es daru par maz, lai cik man liekas, ka tas ir pietiekami. Tad jāvingro vēl vairāk, jāstaigā vēl vairāk un vēl saprātīgāk. Pie tam ar ēšanu lielākā kļūda ir parasti, ka liekas, ka ir jāēd maz, bet ja ēd pārāk maz, tad arī netievē. Jo bieži vien apēd neveselīgas lietas mazāk, tā kā pieņemamā kalorāžā, bet tas nekā nepalīdz mūsu organismam, jo, lai viņš normāli atjaunotos, lai vielmaiņa normāli strādātu, mums būtu jābūt pareizajām lietām. Tātad, kā mēs redzam, nevis apēdam no rīta 1 krosānu pie kafijas un iztērējam savas kalorijas, bet apēdam normālu omleti vai biespienu. Tātad viena maza kūciņa mums ir tikpat, cik viena normāla porcija, un mēs varētu uztaisīt kādu atsevišķu zūmu tieši par šo tēmu, cik kalorijas ir vienā neveselīgā mazā lietā pret veselu šķīvi. Tātad mums jāēd normāli 4-5 reizes dienā, atkarībā no tā, cik mums ir miegs un cik intensīva ir diena. Normālas porcijas, bet pareizās lietas. Un ja gribas našķus, tad arī pareizos našķus izvēlēties. Tā kā tas būtu pats galvenais. Un otra lieta tiešām apbruņoties ar to pacietību un ar to, ka pat, ja man uzreiz nekrīt tas svars, tas nav pats galvenais. Pats galvenais ir jau veselība, kura agrāk vai vēlāk mēs saskarsimies ar diabētu, ar asinsspiedienu problēmām, ar aizsērējušiem asinsvadiem, ar insultiem un infarktiem, ja mēs neko nedarīsim. Tā kā tas pat ir būtiskāk par mūsu izskatu. Reizēm tiešām tajā vecumā pēc 40 gadiem pat visu, ko labi darot, tas rezultāts ir ļoti, ļoti gauss, un tas dažreiz tā kā nolaižās rokas. Tad brīnišķīgs palīgs varētu būt, piemēram, mūsu SV produkts, kas to vielmaiņu drusku paskubina. Bet ir jāsaprot, ka, protams, ka nekad nebūs tā, ka es iedzeru brīnumu kaut kādu kapsuliņu, un tagad nekas cits nav jādara, es guļu dīvānā, ēdu kūkas un tievēju. Ja tāds kapsula būtu izdomāta, tas cilvēks, kas viņu izdomāja, būtu miljonārs. Ja? Tas nav iespējams. Tātad tas jebkurā gadījumā ir komplekss pasākums, un mēs varam tā kā bišķiņu sev piepalīdzēt, lai tas ir vieglāk, lai tas organisms tā kā ieiet apakaļ ritmā, lai viņš drusciņu uzfrišinās, ja, un bieži vien, ja mums šī problēma ir bijusi, piemēram, 20 gadus, mēs nevaram gribēt vienkārši rezultātu mēnešu laikā, tas gads ir kā minimums, ja, tātad ir sev jānosprauž tas mērķis, un pie viņa jāstrādā katru dienu, ja, tātad katru dienu, un, ja, tā kā tas mērķis ir un tā doma ir, tad var griezties pie manis vai pie Ines, un mēs varētu palīdzēt sastādīt to programmu, jo mums ir gan labi vingrojumi zināmi, gan ieteikumi ēdienam, gan arī atkarībā vai problēma ir saldumēšana, vai lielas porcijas, vai miltu ēdieni, vai vēlēšana, tad mēs varam piemeklēt arī tos ārstniecības augus, kas varētu palīdzēt šo problēmu piebremzēt, un plus ir jārēķinās ar to, ir jāstrādā ar savām emocijām, jo ļoti bieži tas tomēr ir vai nu ēšana no stresa, vai nu ēšana no kaut kādām nepilnvērtības sajūtas vai vientulības, vai ir jāizvērtē arī emocionāli, kas tad ir tas, ar ko es aizstāju, kas ir tās sajūtas, ko es mēģinu aizēst, ja? Lūk tā, te var redzēt manas mini pārvērtības, nedaudz es esmu šobrīd iestrēgus tajā pēcdzemdību periodā, bet jauns gads ir sācies un ar jaunām apņemšanām, un jau 3 dienas sanāk ļoti labi. Es tev apsveicu. Tā, tad es dodu vārdu tālāk. Dacītē. Jā, jūs mums esat 2 bēbīšu mammas, kas arī grūtniecības laikā lietoja mūsu produktu, bet to jūs paši jau stāstīt un pastāstīsiet. Tātad Dacīt vārds tev. Jā, labvakar, meitenes. Jā, es noteikti pastāstīšu, bet jā,
arī es sekoju līdzi. Negribu teikt, ka es esmu uz diētām, kā saka, sēžu uz krēsla vai ne, bet arī sekoju līdzi un mēģinu visu kaut ko. Un kā mēs saprotam, cilvēks ir dabas daļa, un mēs vispār sastāvam mūsu organisms sastāv no miljardiem šūnu. Var teikt, ka mēs esam kārtīga bioķīmiska laboratorija, kurā notiek dažādi procesi, aptuveni 600 dažādas aktīvas vielas. Turpu šurpu viss staigā. Mums ir arī organismam, kā mūsu organisms ir gan jāpatīra, gan jāaizsargā, gan jāpabaro. Un mēs nedrīkstam par to aizmirst nedienu. Mums ir nepieciešams gan ūdens, gan skābeklis, gan dažāda veida uzturvielas, kurā ietilps gan minerāļi, vitamīni un dažādas aminoskābes. Un mēs jau cilvēks esam tas, ko mēs arī ēdam īstenībā. Un šeit mēs tabulā redzam, ko mums īstenībā vajadzētu uzņemt tik dienu. Te es minēšu tikai pāris lietas, piemēram, C vitamīnu mums sievietēm diennaktī uzņemt aptuveni no 70 līdz 100 mikrogramiem, tad ir D vitamīns ir aptuveni 2,5 mikrogrami, B vitamīns ir 3 grami, un te mēs arī vairāk redzam, ko un kā mums vajag lietot, bet te nav viss minētais, un kā mēs saprotam, mums ar uzturu ir jāuzņem ļoti, ļoti, ļoti daudz, lai mēs būtu veselas, skaistas, enerģiskas. Šeit pat ir norādīts, tabuliņā, kad mums ir jāuzņem no 30 līdz 35 kg dārziņu un augļu ikdienu. Tur ir aptuveni 12 kg citroni, 15 kg, 12 citroni, 15 apelsīni, tad aptuveni 2 litri olīveļas. Es uzskatu, ka tas ir nenormāli daudz, jo, ja es uzņemtu to ikdienu, man liekas, vispār šajā istabā pat neietilptu. Kāpēc vajag tik daudz? Kāpēc tik daudz kilogramu, tik daudz apelsīnu, tik daudz tomātu? Kāpēc, no kurienes tāds cipars? To ciparu ir noteikuši jau zinātnieki, jau laicīgi. Mums aptuveni ir jāuzņem ikdienā no 4500 līdz 5000 kalorijas, kurās vajadzētu ietilpināt, lai tur būtu 15 minerāļiem, 12 vitamīniem, tad tur ir jābūt arī šķiedvielām, taukvielām, neaizmirstam par aminoskābēm. Tas viss mums ir jāuzņem, lai mēs justos stipras un enerģiskas. Tur ir tā atbilde. Bet mēs to visu varam uzņemt ar bioloģiski aktīvajām vielām. Un te es esmu atradusi pati sev risinājumu, arī manai ģimenei. Un varu minēt arī nelielu piemēru. Es uzskatu, ka tas ir ģeniāli, kad pirms 13 gadiem man bija pirmā grūtniecība, un pirms gada man bija otrā grūtniecība. Un ar pirmo grūtniecību man klāt nāca 24 kg, un ar otro grūtniecību tikai 10. Un atšķirība bija tā, ka es pirmajā grūtniecībā nelietoju šīs bioloģiski aktīvās vielas, bet pie otrās grūtniecības lietoju gan pirms, gan grūtniecības laikā, un arī šobrīd. Var teikt, jau lietoju es un mana ģimene 4 gadus. Un es esmu ļoti priecīga par šo rezultātu, kad es, var teikt, neuzbarojos kā pirmajā grūtniecībā ar 24 kg, kur man bija ļoti, ļoti, ļoti grūti nomest, kaut arī biju, saprotiet, 12 gadus jaunāka, un tomēr ar vecumu ir grūtāk, tā vielmaiņa mums nav tik aktīva. Tā kā tas man tāds labs rezultāts. Tā kā paldies un dodu Inesītē vārdu. Paldies tev, Dacīt. Jā, tā ir, kā tu saki. Mums jau tiešām ir, tas, ko mēs šovakar runājam, pamats, protams, kad ir veselīgs uzturs, un mums ir jāskatās, ko mēs ēdam. Un tā kā tu tikko teici, ir ļoti, ļoti grūti savākt ar uzturu visus vajadzīgos vitamīnus, minerālvielas un nodrošināt vajadzīgajā skaitā. Un mēs taču esam tik ļoti steidzīgas arī šodien mūsu laikmetā un arī tik ļoti stresains, ka visam tam izsakot līdzi tai tabulai, ko tu pirmīt rādīji, lai mēs tiešām uzņemtu visus nepieciešamos tur E vitamīnu, A vitamīnu, visus antioksidantus, visus vitamīnus tieši ar uzturu. Bet, protams, ka tas ir jācenšas darīt un ir jācenšas ēst sabalansētu uzturu.
Nu, lūk, bet šis ir ļoti labs palīgs, šie vitamīnu minerālu vielu kompleksi. Varētu mums steidzīgajiem, aizņemtajiem, stresēnajiem cilvēkiem ir lielisks palīgs un glābējs. Un visu šo produkciju ražo Francijā. Liels milzīgs koncerns, viens no labākajiem Francijas koncerniem, Trading Point. Un visi šī produkcija, kuru ražo priekš mūsu kompānijas un kuru var nopirkt sesijas internetu veikalā, visa šī produkcija atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Un tas ir gan GMP standarts, kurš nozīmē good manufacturing praktika, labas ražošanas prakse. Tas nozīmē, ka līdz tam mirklim, kamēr šie vitamīnu minerālu vielu kompleksi nonāk uz mūsu galda, viņi iziet tūkstošiem kontroļu, sākot no augsnes, kurā šie augi aug, un beidzot ar glabāšanas un ražošanas iekārtām un uzglabāšanas noteikumiem. Nu, līdz ar to gan veģetāriešiem piemērots produkts, tad mēs saņemam drošu pārbaudītu produktu. Nu, un ja runā par vienu no priekšrocībām mūsu produkta, tad visi augi ir izmantotas dažādas visjaunākās tehnoloģijas, kas ļauj saglabāt auga bioloģisko aktivitāti, to auga vērtību, kas ir ielikta no dabas augā. Un to var panākt ar to, ka šie augi tiek apstrādāti pie mīnus 196 grādiem. Par šiem mīnus 196 grādiem vislabāk prot izstāstīt Agnes. Agnes, varbūt pāris vārdus pasaka par šo tehnoloģiju. Cik tā ir vērtīga? Tātad tā tehnoloģija ir tieši tāda pati, ar kādu tiek iesaldēts un saglabāts spermatozoīds, lai vēlāk apaugļotu ošu, un tātad to izmanto pie mākslīgās apaugļošanas. Un tad mēs varam iedomāties, lai sanāktu vesels bērns, pat normālā procesā tikai 30% grūtniecību izdodās ar veselu augli, ja pārējie ir spontāni aborti. Tātad, lai vispār būtu šis mazulīts dzīvot spējīgs, tātad tā tehnoloģija tik precīzi saglabā visu to. Un ja mēs tieši tādā apstrādājam augus, tātad arī mēs to augu saglabājam tā kā svaigu. Tā brīdī, kad mēs iedzeram kapsulu, kurā ir šis te kā pūderītī sabērsts augs, viņu iedzerot, praktiski uzsūkšanās ir 98%, kā mēs noplūktu svaigu augu un apēstu, un nav cita tehnoloģija, kas saglabāja. Mēs runājam par, piemēram, tējām, ko mēs kaltējam vai žāvējam, tur apmēram tikai 15%, tāpēc, ka šajās kapsulās, tātad apstrādes procesā, tur nav klāts skābeklis, un tas ir tas, kas ļauj saglabāt vērtīgās vielas. Otra ļoti svarīga lieta ir, kādā kombinācijā ir šī augi, jo nezinot, mēs varam dzert tur kaut vai kilogramiem ēst un dzert kaut kādus uzturbagātinātājus, kuri viens otru neutralizē, izvada, neuzsūcās bieži vien ar kaut kādiem konkrētiem produktiem, un tas ir tāpatās kā nelietot neko vai vēl sliktāk. Tad ļoti svarīgi ir pareiza kombinācija, ka šie augi iedarbojas tā, ka viņi palīdz viens otram uzsūkties, ka viņi pastiprina viņa iedarbību, un kaut arī tās devas, ja mēs paskatāmies, nav ļoti lielas, tā efektivitāte ir ļoti liela tieši šīs te iedarbības dēļ, un tas ir pats galvenais. Paldies! Nu, lūk, viens no mūsu pirmajiem produktiem ir produkts P, tā ir klasiskā līnija. Šis būs produkts, kurā ir daudz B grupas vitamīnu, melisa, lavanda. Tātad šis būs tas produkts, kas rūpēsies par mūsu mieru. Un līdz ar to brīnišķīgs palīgs situācijās, kad mēs aizēdam stresu. Tas, par ko tu arī pirmīt runāji. Lai mūsu nervu sistēma būtu mierīga, lai mēs labi gulētu, šis produkts mums būs lielisks palīgs. Un te pašā laikā būs mazāka vēlme vienkārši daudz vairāk apēst. D produkts. Tā ir mūsu organismu detoksikācija, katras šūniņas attīrīšana. Un šis produkts ir arī tas, kas šobrīd ir ļoti aktuāls, jo tāpēc, ka maigi tiek regulēta mūsu imunitāte. Un tad, lai mēs tiktu aizsargātus no vīrusiem, no baktērijām, un ļoti svarīgi, ja mēs runājam par organismu attīrīšanas procesiem, ir zarnu trakta tīrība. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam būt slaidākas. Kāpēc, Agnes?
tev nav skaņa. Nu, kamēr Agnes paņem mikrofonu, tikmēr es paturpināšu, ka šeit sastāvā ir 2 sastāvdaļas. Te ir kaķenāks un ingvers. Un ja mēs runājam par kaķenāku, tad tas ir tā liāna, tas augs, kas attīra mūsu zarnu traktu. Bet ingvers ir tas, kas mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai aktivizētu vilmaiņu, lai mūsu vilmaiņa būtu aktīvāka. Un šis ir produkts, kas viennozīmīgi ļoti labi strādā arī ar aizcietējumiem. Tā, nu es esmu pieslēgusies, man tur kaut kas uzkārās drusciņi. Tātad īpaši tagad pēc svētkiem, ja mēs vēlamies atgūt to formu, jo gribot, negribot, nu katrai jau vismaz 1 kilograms būs klāt, ja? Jo nu, mēs apēdam vairāk visādus našķus, un tad, ja organisms ir piesārņots, viņš nespēja uzņemt nemaz tās labās vielas, un viņam ir grūti sākt tievēt, ja viņš ir piesārņots. Tāpēc, ja kuru tievēšana būtu jāsāk ar šo te attīrīšanos, ka mēs attīram tur visas zarnu krokas, arī izvedam visu lieku ārā, dzeram pietiekam daudz šķidrumu, lai vada ārā visu. Un tikai tālāk mēs varam ķerties tad pie nākamajiem produktiem, lai vispār būtu kaut kāds efekts. Ja? Kas mums ir nākamais produkts? Tātad tā ir mūsu šūnas aizsardzība. Tas ir tāds kā riktīgs vairogs, lai pasargātu katru mūsu šūniņu no apkārtējās vidas kaitīgās iedarbības. Antioksidants ir vajadzīgs tādi, ja mēs gribam ne tik ātri novecot, gribam skaistu ādu, gribam aizsargātu šūnu, tīrus asinsvadus, kas ir šī produkta sastāvā, vīno kauliņa ekstrakts. Ja? Kāpēc šis ekstrakts satur tādu vielu aktīvu kā resveratrols, kas aizsargā mūs atkal no parazītiem, no vīrusiem, ir bagāts un ilgspēlējošs antioksidants. Sastāvā ir arī ginko biloba, kas aiznes visas mūsu uzturvielas, kuras mēs uzņemam ar uzturu un arī ar šiem te vērtīgajām kapsuliņām, aiznes tieši tur, kur visvairāk vajag un vistālākajās mūsu šūniņās. Piemēram, ja mums kādai saust rokas kājas, tad zina, ka šis produkts A ir tas, kas rūpēsies par mūsu mazo kapilāriņu tīrību, lai tiešām visas barības vielas tiktu nogādātas katrā zemeslodes stūrītī, katrai šūniņai. Un sastāvā ir E-vitamīns, C-vitamīns, tad tā ir aizsardzība. Te ir mūsu asinsvadu aizsardzība, lai mūsu asinsvadi būtu gludi, lai sieniņas būtu elastīgas, jo mēs taču ko daram? Mēs taču, ja mēs esam apaļīgas lielākoties, mēs visas grēkojam ar saldu mēšanu. Un kas tad visvairāk cieš no cukura? Protams, kad asinsvadi, es pareizi saku, Agnes? Jā, tieši tā. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi attīrīt, un arī ļoti svarīgi ir, lai skābeklis piekļūst visiem orgāniem, lai viņi normāli var funkcionēt un darīt savu darbu. Šīta produktā sastāvā ir arī selēns. Tas ir viennozīmīgi neaizvietojams mikroelements tādai labai sakārtotai vairogdziedzera darbībai. Jo ļoti bieži ir tā, ka kamēr nav sakārtota vairogdziedzera darbība, kamēr tas normāli nefunkcionē, ir ļoti grūti sakārtot vielmaiņu, ir ļoti grūti notievēt. Un tā, ka šis ir mums brīnišķīgs palīgs. Sastāvā ir arī cinks, tas ir mikroelements, kas palīdz mūsu organismam pareizi izmantot ogļhidrātus, kas arī ir ļoti būtiski mums, ja mēs gribam būt slaidas. Par ādas skaistumu un jaunību es jau teicu. Un ejam tālāk. Tātad šis ir produkts, kas aizvāc visus iekaisuma procesus. Šis ir sieviešu produkts mūsu veselai urogenitālajai sistēmai. Dzels, visa B grupa, šeit arī D vitamīns, kas ir šodien ļoti aktuāli, lai mēs pasargātu šodien sevi no vīrusiem. Ko tas dara? Es iejaukšos bišķiņ. Ļoti svarīgs tievēršanā, jo ļoti bieži arī ir tūskas, un tad šis te ir tas, kas palīdz izvadīt tūskas. Arī daļai sieviešu īstenībā daļa liekas var vienkārši tūska. Un ļoti svarīgi, ka tur ir brīnišķīga dzels rezerve, un ļoti bieži ir tā, ka ja mums trūkst dzels, tur ir anēmija, ir sagurums, un tad gribās ēst vairāk un gribās saldumus, jo ļoti bieži mēs varam pastīties, ir tāds pat tabulas, kur ir sarakstīts, ko mums kārojās, ja trūkst kāds mikroelements. Ja pilns internets var apstīties, un ļoti bieži, ja mēs saņemam visas šīs vielas, kas mums ir nepieciešams, organisms ir paēdis,
un viņš vienkārši arī neprasa tik daudz ēst, mums iestājas ātrāk sāta sajūta, jo viņš nav visu laiku tajā badā, ka viņam trūkst kādas vielas, ko viņš izmisīgi prasa, un mēs viņam dodam visu citu, tikai ne to, ko viņam vajag. Jā. Nu, lūk, nākamais produkts, tas ir mūsu draugs, viennozīmīgi sarkana krāsa. Man liekas, sarkana lūpu krāsa, sarkana krāsa, un tāda riktīgi enerģijas krāsa. Un mums ir bieži tā, ka mums tas, ko tu tikko atkal arī teici, ja trūkst enerģija, mēs šīs enerģijas rezervas mēģinam aizstāt ar saldumu, mums prasa tas sāļš, tas salds kaut kas, kaut kas krēkans. Un visādi mēs mēģinām kompensēt enerģijas trūkumu. Tad, lūk, šis produkts C-Age ir brīnišķīgs palīgs, lai mēs būtu saņēmušas enerģiju. Un šis produkts dos enerģiju katrai mūsu šūniņai un sakārtos arī visu dziedzeru darbību. Aizkuņa dziedzeres, vairogu dziedzeres. Tad tie ir tie dziedzeru sistēma, kas no kuru darbības, kvalitatīvas darbības, ir atkarīgi mūsu vielu maiņa. Sastāvā kādi augi ir spirulīna, tā ir aļģe, un kurā 60% ir vajadzīgās mūsu olbaltumvielas. Ja? Tad viss mūsu skaistums, gan muskuļi, viss, kas saistīts ir arī ar mūsu harmonisku un skaistu ārējo izskatu, ir šīs olbaltumvielas. Tātad spirulīnā viņas ir. Tur ir visas neaizvietojamās aminoskābes, tur ir B grupas vitamīni, tur ir C vitamīns. Kāpēc mums šobrīd ir tik ļoti vajadzīgs C vitamīns? Tāpēc, ka pirmām kārtām viņš organismā neuzkrājas, mēs viņu uzņemam. Tas mums ir jāuzņem katru dienu, jāuzņem ar pārtiku vai ar kādiem vitamīnu kompleksiem. Un C vitamīns piedalās visos vielu maiņu procesos. Un jo aktīvāk ir vielu maiņas procesi, jo vairāk mums šis C vitamīns ir vajadzīgs. Sevišķi tad, ja mēs slimojam. Ja kāds ir noķēris kādas augstēšanos, kādu gripas vīrus vai covid vīrus, tad zinat, šodien par to ļoti daudz runā. Ir vajadzīgs nepieciešams C vitamīns. Lūk, šajā produktā viņš ir gan spirulīnā, gan arī klāt vēl ir C vitamīna, ļoti laba C vitamīna deva. Lūk, vēl sastāvā ir D vitamīns, E vitamīns, A vitamīns, tie arī ir spirulīnā, un to vēl arī pat kosmonauti to sauc par ideālo uzturu, jo tās ir olbaltumvielas, tās ir neaizvietojamās aminoskābes un nutrienti, tātad vitamīnu mikroelementi. Un, tātad tas būs mūsu enerģijas lādiņš, tā ir mūsu enerģija, mūsu aktīva vielu maiņa. Sastāvā ir arī guarāna. Kāpēc mums tas ir svarīgi? Jo arī guarāna aktivizē mūsu visas enerģijas apmaiņas procesus. Un arī palīdz mūsu nervu sistēmai būt stabilai, un sevišķi, ja ir nervu sistēmas pārslūdzes, šis produkts ir numur 1 arī. Eleuterokoks, chroms ir sastāvā. Ja mēs runājam par chromu, tad chroms ir mūsu glābējs un palīgs viennozīmīgi. Mums dievētājām un tām, kas slaidinās, jo šis chroms ir tas elements, kas palīdz aizvākt, utilizēt glikozi. Un chroms ir tas, kas piedalās kolagēna un elastāna sintēzē. Tātad, ja mēs pievēršanas laikā lietojam papildus šo C-Age, tas nozīmē, ka mums nekad nenokarāsies āda. Un tas ir tas, ja mums ir jātiek vaļā no kāda liekāka kilograma. Un arī tas, ko tu teici, šis ir produkts, kas mazina kārus saldumiem. SV produkts, slaidums. Mums kādreiz viņš tā arī tika saukts par slaiduma formulu. Slaidums un veselība vienlaicīgi. Un tātad par šo produktu regulē vairogdziedzeru funkcijas. Tas ir produkts, kas strādā brīnišķīgi ar vielu maiņu, strādā ar kuņģu zārnu trakta sakārtošanas funkciju. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka sastāvā ir tādi augi kā Kambodžas garcīnijas ekstrakts, un tajā esošā ir aktīva esoša daļa, kas bloķē tauku uzkrāšanos akņu šūnās. Ļoti svarīga funkcija. Un tas nozīmē, ja mēs lietosim šo produktu, tad mūsu šūniņās un akņu šūnās tauki neuzkrāsies. Un ja mēs šo produktu lietosim ilgstošākā laika posmā, tad arī tie tauki, kas mums ir, tiks dedzināti. Brūnaļģe, kurā ir jods, un rezultātā tas būs tātad ātrāki vielu maiņas procesi. Un arī, lai būtu ātrāka vielu maiņa, ir vajadzīga manis jau pieminētais C vitamīns, kas arī ir šī SV sastāvā.
zaļā tēja, kas arī samazinās glukozes līmeni asinīs. Līdz ar to šis produkts būs ļoti piemērots tiem cilvēkiem, kas ir cukura diabēta riska zonā. Nu, un, protams, arī hroms, par kur es jau pirmīt stāstīju, un šis ir arī produkts, kas mazina apetīti viennozīmīgi. Nu, Tur arī drusciņi kofeīns, līdz ar to, ja kādam, piemēram, uz kādu šo te varbūt ir viegla nepanesība vai alerģiskas reakcijas, tad ļoti piesardzīgi varbūt var mēģināt ar pāris kapsulām dienā, jo tā deva nav liela un viņi strādā kopā ar pārējiem, bet ja tomēr kaut kas nepatīk, tad jāskatās ar kādiem produktiem aizvietot. Es varu pati teikt, ka var tiešām ar SV var koriģēt cukura līmeni. Man ir iedzimtība uz diabētu un man ir jālieto ļoti spēcīgas zāles, kuras es negribu lietot, jo tās bojā akmes. Un es viņas aizstāju ar svelformu, pat ar profilaktisko devu. Mans cukura līmenis visu laiku ir normā. Tā kā tiem šobrīd ļoti daudz cilvēkiem ir tāda insulīna rezistence no tā uztura, ko mēs lietojam, un liela iespējamība saslimt ar cukura diabētu 2. tipa. Un ar svelformu un kārtojot uzturu mēs varam to ļoti uz vairākiem gadiem atlikt, jo pretējā gadījumā vienīgā ārstēšana mums ir insulīna špricēšana. Un ļoti labs un vērtīgs produkts, un viennozīmīgi ir produkts, kas ir M ar omegām. Un arī mums tievētājām ļoti, ļoti vajadzīgs. Mums šovakar ir vēl viena meitene, kuru padalīsies savā pieredzē, Inga, par to, kā var notievēt gultā guļot. Un mums vēl ir 5,5 minūtītes. Ingu, paņem mikrofonu tu tagad. Un ja vēl kāds mirklis paliks, tad es varbūt arī pabeigšu par vēl kādu no produktiem garšīgiem. Jā, labvakar, dāmas. Tā, man ar šo produktu ir ļoti interesanti. Es viņu sāku lietot gadu atpakaļ, arī ļoti tā piesardzīgi. Un pirmais, ko es pamanīju, bija ādai izmaiņas. It sevišķi rudeņos un pavasarī, tad, kad ir sausāka āda, paliek gludāka un patīkamāk, nav vairs tāda zviņaina. Tas bija pirmais, ko es pamanīju no šiem vitamīniem. Un otrais bija tāds, tas bija tāds vairāk iespaidīgāks rezultāts. Kā teikt, neveiksmīgi nokritu, varbūt veiksmīgi nokritu, nezinu, kā teikt. Un sagriezu ļoti kāju, ļoti dziļa rēta bija. 15 centimetri plata un līdz kaulam. Protams, bija uzliktas 7 šuvis. Un ko es darīju? Es lietoju šos pašus vitamīnus, bet ļoti lielā daudzumā 2 reizes dienā pa kaut kādīgām 6-7 kapsulām. Lietoju gandrīz visu. Lietoju detoksu, lietoju LV, Livlons, tas ir, izņemot sveltformu, junioru un kas tur vēl bija? Un CH tos nelietoju, bet pārējos visus lietoju. Antioks lielās devās. Un liku sprādzes virsū, jo bija ļoti liela tūska kājai. Un, kad nevarēja viņu vispār pakustināt, bija tā kā pieblietēta. Un paldies Inesei, kad aizdeva pāris sprādzes, ar kurām es noņēmu to tūsku, bet baigi interesanti viņas strādāja, ka tūsku noņem no tikai tām vietām, kur viņas tieši bija uzliktas. Nezinu, kā viņai tur ir tādas metodika, kā viņas, ko viņa strādā, bet tās vietas bija uzreiz tādas mīkstākas un kājai bija vieglāk elpot. Plus vēl es liku vēl antioksu uz pušuma, lai neveidojās iekaisumi. Un nogulēju tā guļus veselu mēnesi. Un domāju, jau pēc tam uz svariem ir. Jo domāju, visi, kas guļ, baigi pieņemās svarā. Es uzkāpu un pati brīnos. -7. Tas bija tā. Bet pēc tam es domāju, protams, kad ēst gribās mazāk, tu esi sāēdies tos visus augus. Viņi laikam ir nosēdušies pa vietām, kur viņiem ir vajag un neprasās tā nemaz. Tāda man tā pieredze. Paldies tev. Klausies, varbūt tevi nokomentēs Agnese. Es gan šovakar atradīšos jau laicīgi. Paldies par uzmanību katrā ziņā. Un Agnesī, tu paskaidro, kā tas tā var būt. Inga ēd vitamīnus un guļ gultā un tievē. Un galvenais, ka viņai nebija tajā programmiņā ne SV, ne CH, nekas, kur bija hroms. Tur es teiktu, ka divas lietas. Pirmkārt, tiešām, kā viņa pati atzina un kā es pirms tam teicu, ka ja organisms saņem visu, tad viņš jūtas paēdis un mums sajūta iestājas ātrāk. Bet otra lieta, ka arī šādi
guļot droši vien nebija daudz laika gatavot un nevarēja aiziet 10 reizes līdz leduskapim kaut ko izķiksēt garšīgi. Ko vīrs atnes un iedeva, to vajadzēja ēst. Šiem sanāca mazāk arī apēst. Nē, Agnese, tur man tā nebija, jo man vīrs ļoti labi gatavo un visu nesta. Un pat viņš man atnesa iepriekšējās porcijas lielumu, kādus kādreiz ēdu. Un es tā kā izsalku, es domāju, apēdīšu to visu, es pusi no tā apēdu un brīnos. Inga, tu vairs nevari apēst? Jā, nu tieši tā. Es tagad regulāri lietojot šos, te arī ir tā, ka es ēdu apmēram tikpat lielu porciju kā viengadīgā Karlita. Es nevarētu aiziet uz bistro un apēst to, ko tur ieliek tajā porcijā, jo tiešām, nu, es cenšos pirms katras tās ēdienreizes vēlformu. Man gan vairāk sanāk rīta pusē un uz vakaru aizmirstās, bet tiešām porcija ir samazinājusies uz pusi, tas ir fakts. Tā, mums laikam tās beigsies laiks. Tiksimies pēc nedēļas, parunāsim par Livlonu, Diergerdāno un citiem mūsu jaunajiem garšīgajiem, kas ir ienākuši un kas arī var palīdzēt saglabāt gan jaunību, gan formu, gan prāta asumu. Un pabeidzot šo tēmu, ja vēl laikam kaut kāda minūte, sekundi ir, tad, nu jā, kā Dacīte teica, es aizmirsu pieminēt, ka ja es ar 4. grūtniecību pieņēmos gandrīz 30 kg, jo es nedzēru vairs tās cukuru regulējošās zāles, tad dzerot svelformu ar 5. grūtniecību es pieņēmos tikai 8 kg. Un tas man pašai bija tāds uzskatāms piemērs, un tieši tā, ka ēdu es apmēram līdzīgi abās šajās grūtniecībās. Svelforms jādara kā? Stundu pirms ēšanas vai vismaz pusstundu, tad viņš gan tās aļņas nedaudz uzbriest vēderā, nav tāda apetīta, un tad viņš īsti iedarbojās. Ja gribam svaru uz vietu saglabāt, tikai koriģēt tātad vairogdziedzera darbību, tad ēšanas laikā, un tie, kam vajag pieņemties svarā, jo ir arī tādi, tiem ir jādzer tad pēc ēšanas pusstundu vai stundu, tad būs tā, ka palīdz pieņemties svarā. Tā kā arī tas ir svarīgi ievērot kārtību, lai nesanāk otrādi, kā gribējās. Un, ja gribas ātrāk notievēt, tad var to es vai devu palielināt? Protams, jā, nu šobrīd pat tāda minimālā deba ritīgi tievējot būtu pat 2 kapsulām pirms katras ēdienreizes 3 reizes dienā, tātad, nu, kam ir lielāks svars pāri 100, tās varētu būt pat 3 kapsulas pirms katras ēdienreizes. Sākumā būtu vēlams intensīvāk deva, ja mēs